uzkāpu divreiz pa kāpnēm, lai nofilmētu klipiņu. Un kavējam autobusu. Varbūt tu esi pazīstams ar to sajūtu, ka tu esi blakus cilvēkam, ko tu respektē, slēši. Tādam tā kā varbūt augstāk stāvošam. Un tu vienkārši bieži vien tā kā sačakarējies gan vārdos, gan darbībās un beigās. Es tikko biju baznīcā un es iegūšu šo drausmīgo sajūtu. Tā kā šī sajūta kādreiz es dabūju, tagad es tā kā cold approachot, ja meitenes vai vismaz uzsāku sarunu ar meitenēm. Tāda sajūta, ka vienkārši sabojā visu sarunu. Tu vienkārši kaut ko runā, tev it kā ir prātā tas, ko tu gribi teikt. Tas vienkārši notika baznīcā ar vienu džekiņu satikos, un, ko es nebiju ļoti ilgi redzējis un runājis. Ja prātā ir, ko tu gribi pateikt, ja? It kā ir izdomāts, bet tagad tas iznāk no tavas mutes, tas izklausās tā kā vai nu kā uzbrauciens, vai nu vēl trakāk, nu tā kā rītīgi neparādi sev, kā tu gribēji sev parādīt. Kādreiz tas notika ar meitenēm, tagad vairs īsti nē. Un šodien es tev gribu pastāstīt, kāpēc tā ir. Nu, tajā gadījumā pamatā tas bija tā, ka es nevarēju to sarunu virzīt uz priekšu, tomēr baznīcas tur tā kā. Es pateicu vienkārši vienu teikumu, tad pusi no baznīcas tas laiks aizgāja, un tad viņš uzprasīja man kaut ko, un jā, tur tā kā īsti mēs nekādu sarunu neveidojām. Jā. Un pamatā šai, lai veidotu labu sarunu, tādu sarunu, kur tev šis dīvainā sajūta nav, ir tā kā ne formula, bet tev ir jābūt pārliecinātu. Tagad tas ir pirmais, un pārliecība ir tīri vienkārši uzaudzēt. Nu, tas nav vienkārši, bet tīri saprotam, kā to izdarīt. Tas ir, tev vajag mērķi, un tev vajag tiekties uz mērķi un sasniegt kaut ko. Vienkārši ej uz džimu, ēd kaut ko tā kā reāli, ēd, lai tev būtu, tā kā tu varētu gainot veitu un tiešām redzēt šos muskuļmasu, un tagad tu redzēsi šo muskuļmasu kaut kādu, redzēsi rezultātus, bum, gatavs. Tev ir pārliecība. Un tā var darīt ar principā jebko savā dzīvē. Un tā, tev ir pārliecība. Un otrā lieta, tas tā kā, ko es īstenībā nesen atklāju par runāšanu par sarunām, lai sarunu veidotu tādu, kas neliekas dīvaina. Vienkārši ir jābūt šīm divām lietām pareizā balansā. Ir pirmais, kas ir, cik tu vēlies uzzināt par to cilvēku, kādas tavas intereses par šo cilvēku, ja? Un tad ir otrais, kādas ir tavas intereses šai sarunai sanākt labai. Un pamatā, ja tu runā ar meitenēm vai kaut ko tādu, tu gribi, lai nenormāls, tev ir milzīgs līmenis, lai šī saruna sanākt laba. Un par to, kādi viņi ir, ko viņi dara nākotnē un kaut ko tam līdzīgi, tas jau tā kā nē, tā kā jā. Bet es tev arī pastāstīšu, kā šo paaugstināt, šo samazināt, tā kā pagaidi, tūlīt būs. Un tieši tāpat arī ir ar to cilvēku, kam tu vēlies izpatikt vai iepatikties. Nu, varbūt neņemsim viņu tā vairāk, tā kā tu gribi, lai tā saruna iznāk labi, lai tā kā būtu varbūt draugu vai kaut kas tam līdzīgs. Un tas tev ir tā kā augstāk nekā tas, par ko tu gribi zināt, ko viņš dara, vai kā viņam iet, un kaut kas tam līdzīgs ir tīri zemāk. Paskaties, ja mēs šo samazinām, tā kā, nu, ja nesanāks, sanāks vienalga, ja, tad tāds pohuisms bišķiņ, ja. Un tad tu paaugstini to, cik tu gribi zināt, kā viņam iet, kas notiek. Tu vienkārši jautā jautājums vienalga mauc un runājiet. Un tev īsti neinteresē, kā viņš tev uztvers vai, nu, kā šī saruna aizies tālāk. Šī saruna aizies tiešām labi.
Nu, tā ir ar tavu draugu. Ja tev, nu, pamatā, ja ir labs draugs, ar ko tev, ja esi čomi, ja, pamatā tā sarunas forši ir, vai ne? Īpaši, ja tev tā kā interesē, kā viņam iet, ko mēs dara, kas notiek uz priekšu, tad pamatā tāds, šis tā kā, ja nesanāks, rītdien sarakstīsies, atkal būs višķiņa. Un tad ir šī bārs, tā kā tev iet, ko mēs darām, kas notiek, tas ir augstāks. Labi, tad kā var samazināt un paaugstināt šos stabiņus? Ar meitenēm tā kā ir tīri sarežģīti, ir tiešām sarežģīti, tāpēc, ka tu jau gribās, lai sanāktu viss tā saruna un par to, cik tu interesējies par viņu, kāda atšķirība puiņi darīja, ja? Tagad tu uzprasi, ko darīji šodien? Interesanti, tā kā. Bet tagad tu pirmkārt, tu vari vienkārši izlikties. Tu vari izlikties, kad tev interesē, tā kā vienkārši ieliec savā prātā, man vienkārši interesē, ko viņi dara. Un tas nostrādāja pēdējā deitā, kur es biju. Vienkārši es neizlikos, vienkārši tiešām iedomājos, par ko viņi varētu darīt. Tā kā vienkārši izveidoju šo interesi sevī par viņu. Un tad tas paliek kā augstāks. Un vispārēji šajā dating lietā, ja tu mēģini validētot viņu, ja tu mēģini saprast, vai viņi ir tā, kas tev derēs, ja? Uzreiz tā saruna jau aiziet savādāk. Šī spēka dinamika jau tā kā nomainas. Šis nav par to video, ja? Un tad tas otrs, kur tev gribās, lai tev sanāk labi, labākais ir tā, ka tu vienkārši raksti vairākām un tu zini, ka tev ir kaut kāda backup vai kaut kas tam līdz. Kad, tad tu it kā jau var samazināt, bet varbūt tev nav tādas iespējas un pamatā kāda atšķirība, ja? Bet ar to džeku, kam tu gribi varbūt iepatīk, varbūt tas ir boss vai kaut kas tam līdzīgs, tur tu īsti tā kā grūti samazināt, varbūt vienkārši. Tur nāk šī pārliecība iekšā, kas samazina šo stabiņu, tāpēc tu zini, ja tu esi pārliecināts, ja mums nesanāks nekas, kāda atšķirība, ja? Tā kā, viņš to pohuismu pats ir. Protams, viss kaut kas tāds, kad tur tā diena var neiet pareizi un tev tas prāts stāvoklis nav tas pareizais, jā, tas var rītīgi sačakarēt, piemēram, man liekas, šodien tā bija. Bet to var salabot vienkārši atceroties par šīm lietām. Vienkārši atceroties šajās it kā neērtākos brīžos šo sistēmu par šo divu interešu dinamiku. Tā kā, jā, es ceru, ka tev šis noderēja. Man personīgi tagad, kad es satīties vairāk ar meitenēm, šī interešu dinamika tiešām palīdz izveidot šo sarunu labāku. Un, ja tu vēlies, lai es tev palīdzu uzbūvēt šo muskuļu masu, lai tu būtu pārliecinātāks, man no tevis tā vajag tikai pirmsbildi un pēcbildi, un tas ir viss vienkārši pačako pirmo linku aprakstā piesakies 1:1 coaching iepazīšanās zvanu, lai mēs saprastu, vai mēs esam labs match, un aiziet pačako otro un trešo linku aprakstā, kur ir Latvijas izaugsmes cilts, kur ir Discord serveris un WhatsApp grupa, kur Discord serveri katru svētdienu 8 no rīta veidoju šo grupas video, kur mēs stāstam savus mērķus, dodam citam padomus, veidojam šo atbildības sajūtu un ejam kopā uz saviem mērķiem. Bet tas ir vispār šī video, tiekamies rīt. Rītdien arī būs video, tā kā nospied to sarkano podziņu, tev, un es to izdarīšu nospiedīšu gaisā, aizsūt savam draugam, ja tev liekas, ka viņam varētu šis noderēt, un visticamāk šis varētu viņam noderēt, tā kā aizsūt, un nāc ar mani izšaujamies caur atmosfērai.